Lai arī Latvija nav liela un ekonomiski bagāta valsts, tomēr tā var lepoties ar talantīgiem cilvēkiem, kuri veicina kopības sajūtu ar dažādiem kultūras procesiem. Baltais zvirbulis ir viena no tām nominācijām, kas cilvēkos iedvež gandarījumu sajūtu par padarīto darbu. Tas kārtējo reizi atgādina par to, ka nekas šajā dzīvē nav darīts veltīgi. Iegūtais laiks un pūles nepaliek nenovērtētas. Veicināt kultūras attīstību sabiedrībā nav no tiem vieglākajiem uzdevumiem, bet šī gada nominantiem ir izdevies ilgu gadu garumā to kopt, veidot un tapt un pilnveidoties pašiem līdz ar ieguldīto darbu. Mīļie, kultūra viena pati, bez mecenātisma, vai bez sponsoriem, vai bez domas palīdzības, vai valsts palīdzības nekādā gadījumā nevar izturēt. Ja? Jo var eksistēt, bet nevis pilnvērtīgi strādāt. Un vienmēr es uzsvēru, ka ir jāsaprot, ja būs kultūra, ja būs sava valoda, ja būs sava zeme, tikai tad var valsts pastāvēt. Mēs, kultūras darbinieki, visu mūžu strādājam idejas vārdā, pa aplausiem un pa puķēm. Un lūk, šīs pasākums, kas bija šodien, tāds mums atkal pagarina dzīvi.